Šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, no pirmā acu skatiena šķiet skaista un pilna dzīvības, bet aiz šī ierastā skata slēpjas cita realitāte. Mašīnas un rūpnīcas izdala dūmus, tie piesārņo gaisu. Mēs šo gaisu elpojam katru dienu, un tas nav tīrs. Mēs redzam pilsētas, kustību, cilvēkus, ikdienu, kas turpinās bez apstājas. Dažreiz mēs to pat nepamanām, bet tas ir mums visapkārt. Koki tiek nocirsti, meži pazūd. Dzīvnieki zaudē savas mājas, viņiem vairs nav kur dzīvot. Vide, kas kādreiz bija tīra un dzīva, kļūst tukša un nogurusi. Un bieži mēs to saprotam tikai tad, kad sekas jau ir redzamas. Un tas ietekmē arī cilvēkus, īpaši bērnus. Daba kļūst vājāka. Cilvēki izmet daudz lietu, un daba nespēja ar to tikt galā. Gaiss kļūst piesārņots. Zeme lēnām pārklājas ar atkritumiem, ūdens kļūst netīrs. Katru dienu mēs radām arvien vairāk dūmu, vairāk piesārņojumu, vairāk plasmasas. Un ar laiku tas kļūst par normu, par kaut ko, pie kā mēs pierodam. Uz zemes ir arvien vairāk atkritumu. Plasmasa nepazūd tik ātri. Mēs ejam garām un bieži neko nedarām, bet dabai tas sāp. Arī ūdens kļūst netīrs, upēs un ezeros nonāk atkritumi. Šis stāsts nav tikai par dabu, tas ir arī par cilvēkiem, par tiem, kuri dzīvo šajā vidē katru dienu, un visvairāk par bērniem, par tiem, kuri paši nav izvēlējuši šo pasauli, bet kuriem tajā jāaug. Viņi redz to, ko mēs esam radījuši, viņi elpo šo gaisu, viņi dzīvo šajā realitātē, un viņu nākotne ir atkarīga no tā, ko mēs darām šodien. Mēs joprojām varam mainīt to, kā dzīvojam. Katrs var palīdzēt pat ar maziem darbiem. Piemēram, mest atkritumus pareizajā vietā, sargāt dabu, slēgt gaismu ārā, kad tā nav vajadzīga, nemest atkritumus zemē un šķirot tos. Ja rūpēs par to katru dienu, tad daba atdzims. Tāds ar sevi, jo daba ir mūsu mājas. Katrs mazs solis ir svarīgs. Mazāk atkritumu, apzinātāki lēmumi, lielāka rūpe par vidi, kas mums ir dota. Pārmaiņas nesākas kaut kur tālu, tās sākas ar vienu cilvēku, ar vienu izvēli, ar vienu soli, ar tevi. Lai glabā to, ko vēl var izglābt.